Te? Nē. Nu tad noteikti šeit. Nē. Mūsu klientu apkalpošanas centri atrodas visās Latvijas lielākajās pilsētās. Mēs ļoti labi pārzinām savus pakalpojumus, vienmēr klientiem piedāvājam labākos risinājumus. Šeit strādā ar datiem, kas ietekmē cilvēku ikdienu un lēmumus. Tāpēc katram vārdam, ciparam un procesam ir nozīme. Kuģis? Nē, kuģis. Es jau saku kuģis. Vai nu kuģis, vai Bentlijs. Kuģis Bentlijs. Samanta, help! QGIS un Bentley Microstation ir karšu zīmēšanas rīki. Ar to palīdzību mēs radām digitālās kartes, kurās attēlo nekustamā īpašuma robežas, mājas, adreses un citus objektus. Tas ir svarīgi, lai zinātu, kur ir tavas un kaimiņu zemes gabala robežas, lai zinātu būvniecībā, kuru var celt un nevar celt, un lai zinātu nekustamā īpašuma vērtību. Sapratu. Tā ir Beatrice. Viņa gatavo visgaršīgāko neredzamo tēju visā 3. stāvā. Viņa arī strādā valsts zemes dienestā. Tēju? Paldies, labāk kafiju. Man arī melna. Man prieks, ka mani bērni var pasniegt kafiju manā darba vietā. Tieši tad, kad tas pat tiešām ir nepieciešams. Pēterī! Artūr! Jā. Kur Pēteris? Sofija? Jā. Kur Pēteris? Kiril? Jā. Kur Pēteris? Nezinu. Solvita? Darbs šeit jau strādāt kā ērtāk ir tev. Te satiekas cilvēki, ar kuriem gribas strādāt, jo kopā mēs varam daudz vairāk. Un ne tikai tas, tu pats varēsi izvēlēties savu darba dienas sākumu. Lielāka elastība, labāks privātās dzīves un darba līdzsvars. Šī lieliska darba vieta studentiem ar plašām izaugsmes iespējām. Tu mācīsies no pašiem labākajiem un uzreiz redzēsi savus darba rezultātus. Mēs šodien veidojam savu jaunu portālu Kadastrs.lv. Baiba, tev ir ideja. Lūdzu, padalies ar mums. Te dizaina darbnīcā satiekas spilgtas personības, no kurām var iedvesmoties un pamācīties. Te pie vislabākajiem risinājumiem nonāk ieklausoties un sarunājoties, lai stiprinātu nozari kopumā. Mūsu dienestā ir cilvēki ar dažādām pieredzēm un prasmēm, bet mums vieno kopā viens izcils mērķis – padarīt dienestu vēl izcēlāk katru dienu. Darbs šeit ir dinamisks. Tas prasa mobilizēties, būt precīzai un ātri reaģēt, bet te pašā laikā saglabāt cilvēcību, kā arī cieņu un atbildību pret nākotni. Šeit ne tikai seko laikam un pārmaiņām, bet paši tās veido un dara to ilgtermiņā, domājot par efektīviem un paliekošiem risinājumiem.